Es nesen aizbraucu uz Venēciju. Skaista vieta, iesaku, bet ir viena problēma. Es nerunāju itāliski. Aizgājām uz restorānu, un tur ēdienkarte pieejama tikai itāļu valodā. Un man nav jausmas, ko šīs nozīmē. Bet man ir triks – telefons. Vai zināji, ka ar telefonu tiešajā laikā ar kameru var iztulkot jebko, ko redzi? Ja tev ir Android telefons, vienkārši atver Google aplikāciju. Ja tev ir iPhone, tad lejupielādē Google aplikāciju un tad to atver. Mums parādās meklētājs. Meklētāja labajā pusē mēs redzam kaut ko līdzīgu bildei vai fotoaparātam. Uzspiežam virsū, un mēs redzam, ka parādās šis režīms. Tātad var izvēlēties vai meklēt, vai arī tulkot. Šajā gadījumā mēs redzam, ka šī lapa man izdrukāta laukā, es visu tekstu redzu. Ja es nospiežu tulkot, tas automātiski atpazīst valodu un skatās. Neapstrādāta gaļa, grilēta pipari, kādas siers, piparmētra. Un tad zinu, ko pasūtīt. Tāpat arī, ja es eju pa ielu un ieraugu informatīvu plakātu valodā, ko es nesaprotu, ar Google Lens es to varu momentā iztulkot. Un tāpēc man palīdz mācīties arī valodas no filmām. Piemēram, es filmu skatos vācu valodā, jo tā es trenējos valodu. Es apmēram 90% no tā, ko tu runā, saprotu, un es lieku vācu subtitrus. Un tiklīdz kāds vārds, ko es nesaprotu, es ar šo pašu Google Lens vienkārši notēmēju, paskatos, tas man parāda to latviešu valodā, un es uzreiz saprotu, kas tur notiek.